Kultūras mantojuma dienās nereti kādai vietai tiek piešķirts kultūras pieminekļa status. Piemēram, Ventspils brīvoste ar lielu entuziasmu cenšas apsaimniekot savas senās celtnes. Ventspils brīvostes pārvaldījumā ir diezgan daudz kultūrai un vēsturei nozīmīgu objektu. Vai tas nav apgrūtinājums? Nē, tieši otrādi. Tas mums ir pagodinājums par viņiem rūpēties. Kas ir svarīgi, arī tāpat laikā viņi jau ir funkcionāli objekti. Līdz ar to uzturot funkciju, mēs uzturam arī vēsturi. Jūs esat pat veidojuši tādus kā muzejus. Kāpēc? Vai tā ir tāda brīvostes iniciatīva vai vienkārši speciālistu talants? Tas ir drīzāk arī speciālistu talants, jo šī ideja pieder Pazņikova kungam. Viņš bija ovišu bākas uzraugs un ar lielu pieredzi darbā tieši bāku saimniecībā. Viņa entuziasms tam bija pamatā un paldies viņam par to. Aicinu visus apmeklēt šo muzeju. Viņš ir ļoti interesants un pastāsta, kā notika vizuāla orientēšanās no senata līdz mūsdienām, jo jūrniekam jau nekas nav drošāks par to, ko viņš ēdz ar savām acīm. Ventspils brīvostes pārvaldes apsaimniekotās ēkas, ovišu un užavas bākas, arī loču tornis Ventspilī. Ja bākas ir atvērts apmeklētājiem katru dienu, tad loču tornis ikdienā ir slēgts, bet par godu Eiropas kultūras mantojuma dienām gaidīja viesus 8. septembrī sestdien. Man ļoti fascinē tas Eiropas kultūras mantojuma diena ideja, kad šajās dienās ir iespējams bez maksas aplūkot kultūras pieminekļus, kurus normāli ikdienā nevar redzēt. Loču tornis tautā saukts par balto bāciņu, un tā ir viena no pirmajām celtnēm, ko ierauga ceļotājs no jūras puses, ja iebrauc Ventspilī. Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros turnī varēja uzkāpt līdz 4 pēcpusdienā, bez maksas. Šobrīd ir nodota dokumentācija Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai par loču torņu iekļaušanu aizsargājumu objektu sarakstā. Šis tornis raksturo mantojuma ideju, kaut uz brīdi atvērt līdz šim slēgtas, vērtīgas un nepieejamas kultūra vēsturiska objekta durvis un dot sabiedrībai iespēju paskatīties uz šīm vērtībām. Gonda Purniece, Inžs Žodziņš, Kurzemes televīzija.